28. septembrī es jūs visus ielūdzu uz Rudens kamermūzikas festivāla atklāšanas koncertu. Šis vakars visādā ziņā būs īpašs. Gan mūzika, kas tanī skanēs, gan arī mūsu viesi. Stīgu kvartets Artemis, par kur kritiķi mēdz teikt, ka daudzo izcilo pasaules slaveno kvartetu vidū viņu vienkārši ir labākie. Artemis kvartets mīt Berlīnē, un tajā spēlē 3 džentlmeņi un 1 šarmanta dāma. Viņas vārds ir Vineta Sareika, un viņa ir šīs prominentās muziķu apvienības pirmā viola. Kvarteta repertuāru pamatu veido klasika. Arī Rīgas koncertā dzirdēsim 2 kvartetu žanra zelta opusus – prieka un dzirkstošas enerģijas caurstrāvoto Feliksa Mendelsona 3. stīgu kvartetu un Franča Šūberta beidzamo 15. kvartetu. Caur romantisku mūziku ar teju simfonisku elpu. Līdzās klasikai Artemis kvartetam tīk savas programmas papildināts arī ar neakadēmiskākām krāsām, piemēram, Astor Piazzolu. Patiesībā tango un Piazzolas mūzika ir kvarteta čellista Ekarta Rungas lielā mīlestība, ar ko viņš saindēs arī pārējos muziķus. Koncerta programmā būs fūga Eņģelim, kas balstīta uz Astor Piazzolas svītu Eņģelim un fragmentiem no Johana Sebastiāna Baha, labi temperētā klavesīna un fūgas mākslas. Drosmīga kombinācija. Jūs jautāsiet, kas Bahu saista ar Piazzolu? Bahs bija Piazzolas mīļākais komponists, un Baha kontrapunktu mākslā Piazzolu fascinēja tā ārkārtīgi izsmalcinātā balsu miedarbība, par kuru viņš mīlēja teikt, ka tā ir tik līdzīga 2 dejas partneru miedarbei, dejojot tango. Izrādās, Bahs un Piazzola ir daudz tuvāki, kā sākumā varētu likties. To ar fūgu Eņģelim mums vēst Artemis kvartets. Ansamblis, kur klātienē vērts dzirdēt ikvienam.